Vai vispār ir iespēja, ka mūsu laikos var atrast dzīvo E90 vai E91? Tas 320 dīzelis, 135 kW vai 184 zirgspēki, 2010. gads ar oriģināla M-paku. Un tā izskatās. Salons. Man liekas, ka tas ir ļoti labs stāvoklis priekš auto, kuram ir 15 gadi, un nobraukums vairāk kā 340 000. Tas ir oriģinālais nobraukums, un tā izskatās no visām malām. Jau stāv kaut kāds aļā M-performance, bet ekoloģija uz vietas. 340 nobraukums un ekoloģija ir uz vietas. Ja paskatīties, kā izskatās ture, un tā, pa lielam. Ļoti labs stāvoklis. Varam viņu tagad iedarbināt. Jā, komplektācija noteikti nav pilna. Gribu, lai būtu šeit liels monitors, tā joysticks un start. 2-litrīgs dīzelītis. Nav neviena kļūda uz ekrāna. Šeit arī vehicle information, status un check control. Tehniskā apskate līdz 2026. gadam. Tā izskatās griezts un tā tālāk. Pēc Car Vertical arī redzams, kā nobraukums ir oriģinālais. Un tagad gribu viņu pārbaudīt ar krāsas mērītāju. 120, 100. Pēc Car Vertical kaut kāds bija no kreisās puses. 99, 108, 106, 121, 108, 99. Ot, man liekas, ka bija kaut kur šeit. 149, 420, 183, 105, 97, 101. 112, 111, 97. Ot kaut kā tā. Mašīnai 15 gadi un nobraukums 340 štukas. Viņa bez nobraukuma pa Latviju. Un tagad viņa ir pieejama pa cenu 6290 eiro. Ja viņu salīdzināt ar pieejamām mašīnām Vācijā, tad cenas par M-paku 2009. gadu ar 135 kW ar automātu sākas apmēram no 6-7 štukam. Tad sanāk, ka šis auto Latvijā ir izdevīgāk nekā pirkt no Vācijas. Kaut kā tā, ja gribi raksti, links ir profilā. Un ja tu gribi pasūtīt auto no vienas no Eiropas izsolēm, tad raksti droši, kontakti ir profilā.